Jautājums par valsts kontroles tiesībām revidēt Saeimas finanšu tēriņus jau sen virmo gaisā. Latvija pirmajā vietā frakcija nāca klajā ar ierosinājumu veikt grozījumus likumos, lai beidzot atļautu valsts kontrolei revidēt Saeimu. Un kā jūs domājat, vai Saeimas vairākums tam piekrita? Protams, ka valdošā koalīcija tam nepiekrita, lai gan pret šādu ierosinājumu balsoja tikai 11 deputāti, bet 45, tā teikt, atturējās. Ko nozīmē atturējās? Atturējās balsis faktiski summējas ar pret balsotājiem. Tā smukāk izskatās atturēties, bet faktiski tika noraidīta kārtējo reizi valsts kontroles iespēja revidēt Saimu. Ko vēlās noslēpt Saeima? Šodien Latvija pirmā vietā ierosināja likumu par to, ka valsts kontrole var revidēt Saimu. Kādi ir tie izdevumi, ko Saimas prezidijs slēpj no sabiedrības? Mēs zinām, ka Saima ir piešķīrusi 300 000 pārstāvi. Kādam Amerikā? Mēs nezinām. Sabiedrība grib zināt, kā dzīvo Saima, bet Saimas koalīcija nevēlās, lai sabiedrībai ir informācija par to, kam viņa tērē naudu.